Dombrovska kungs! Labrīt! Rinks, jaunkundze. Labrīt! Dombrovska kungs, vai drīkst jums kaut ko pajautāt? Protams, jaunkundze. Jautājiet droši. Jūs lasījāt, ka Eiropā citur fabrikas tagad arī dibina bērnu dārzus? Bērnu dārzus, kā to saprast? Bērnu patvērsmes tagad sauc par bērnu dārziem. Vai nav skaisti? Skaisti. Kāpēc tieši fabrikas dibina tos bērnu dārzus? Strādnieku bērniem. Jūs jau zinat, ka strādnieki tagad ļoti daudz nododas dzeršanai. Un tāpēc mātes ir sākušas strādāt, bet bērni pavada laiku uz ielas. Un tāpēc dibina bērnu dārzus, lai būtu, kur viņus atstāt. Un tur viņi labi pavada laiku un saņem labu audzināšanu un redz mazāk iereibušus tēvus. Ļoti labi doma. Būtu manā bērnībā tā bijis. Man jau tās arī. Tad jūs uzbūvēsiet? Ko uzbūvēšu? Bērnu dārzu. Jūs esat ļoti neatlaidīga. Tāpat kā jūs. Labi, es padomāšu. Dombrovska kungs, es gribu tādu bērnu dārzu vadīt. Bet jūs taču esat ļoti jauni. Un kas par to? Nē, tiešām, kas par to? Tā ir Marta Rinka. Viņa palīdzēja Augustam Dombrovskim svinēt svētkus. Šķiet, viņa bija pirmā sieviete vecmogrāvī, kas bija ieguvusi augstāku izglītību. Viņa kopā ar Augustu Dombrovski dibināja vecmogrāvī bērndārzu, kurš ir iesaukts par zaļo skolu. Viņa rūpējās par Augustu Dombrovski līdz pat viņa miršanai 1927. gadā. Tā ir Marta Rinka. Viņa atklāja pirmo bērnu dārzu vecmogrāvī. Viņa bija skolotāja un viņa vada bezalkohola biedrību. Šeit ir vecā Ziemeļblāzma, kura bija uzcelta 1904. gadā un nodedzināta 1906. gadā. Par šitiem svētkiem, kā tu man var pastāstīt? Nu, stāstiet. Tie ir bērnu svētki. Kas rīko bērnu svētkus? Rīkoja? Marta Rinka un Augusts Dombrovskis. Jā. Ko viņi darīja svētkos? Brauca, izrādīja dziedājumu.
Es nedrīkst atstāt Ziemeļblāzmu. Man jāiet turp. Tas ir bīstami. Jums vajag paslēpties. Barons Budbergs domā tāpat. Viņš man atsūtīja ziņu, lai es nebraucot uz Milgrāvu. Tas otrs barons, kurš vada soda ekspedīcijā, esot nozvērējies man nošaut. Bet es tomēr iešu. Nē, jūs nedrīkstat tur iet. Dombrovska kungs, jums nekavējoties ir jābēg. Viņi taču neliksies mierā. Es nevaru bēgt. Man jāglāb mans nams. Mīļais Dombrovska kungs. Tas ir ļoti bīstami. Viņi taču jūs var notvert. Mīļā Rinkjaunkundze, nesatraucieties. Viss ir Dieva rokās. Marta. Ziemeļblāzums vairs nav. Viss. August. Jums Rinkjaunkundze arī jābēg. Jums arī ir piespriesti soda sitieni. To nu gan es nepieļaušu. Man? Kādēļ tad man? Viņi taču seko tieši jums. Es nezinu. Par mani aizrunāja mācītais bankins. Viņš pārliecināja tos 7 un vēl trako baronu, ka manas vainas tur nav. Nu vismaz, cik es tur vispār varēju saklausīt. Bankins ir godvīrs. Un cietokšņa komendants un advokāts viņi arī par mani aizrunāja. Var jau būt, ka Krievi tagad liek man mierā. Neuzticieties. Soda ekspedīcijā nav cilvēki, tie ir zvēri. Labi. Labi, es varu braukt uz Somiju pie Rozentāla. Bet jums arī jābēg, nekavējoties. Ja jūs paliksiet, es sev to vienkārši nevarēšu piedot. Kur tad es varu aizbēgt? Jūs gribētu braukt mācīties, un brauciet tagad. Brauciet tagad, nekavējoties, es visu samaksāšu. Man jābrauc uz Berlīni, es nezinu. Jūs nedomājiet gari, mums tikai dažas stundas. Sataisieties un brauciet. Labdien, Dombrovska kungs!
Rinkjaunkundze, cik patīkami. Man arī. Parādīsiet, ko jūs tur zīmējat? Es pili būvēju. Gaisa pili. Nē, īstu. Tādu, kas nedeg. Man šilters Somijā palīdzēja sagudrot. Man ir prieks. Dombrovska kungs, tas ir brīnišķīgi. Palīdzēsiet? Uzbūvēt. Nu, kā tad, lai es to izdaru, ja jūs man neko nerādat? Jums tikai jābūt man tūmā. To es varu. Neticami. Nu, stāstiet, kā jums gāja Berlīnē? Ļoti labi. Es tagad par bērniem zinu visu. Visu? Jā, Tiešām? jā, es izmācījos. Dombrovska kungs, rīkosim svētkus. Bērniem vajag priecāties. Saicināsim ielas bērnus, lai viņi dzenā bumbu un daudz māla podu šeit, lielajā dārzā. Daudz podus, kā tas ir? Jā, ir tāda spēle, aizsien acis un tad daudz pa māla podiem. Un vēl kumurs, lai viņi rāpjas tavā pakaļ balvām. Un lai nāk arī tēvi un lai palīdz saviem bērniem. Rinkjaunkundze, jūs nepazīstat vīrieši. Nu, tēvi nenāks. Nu, es taču neļaušu viņiem mūsu dārzā dzert. Nāks gan, arī bez dzeršanas. Viņi gribēs palielīties ar saviem bērniem. Nu, es domāju, ja viņi nāks, tad tikai jūs dēļ. Mums tad vajag balvas, rotaļlietas, cukurgailīšus. Zināt, tādā gadījumā dāvināsim viņiem kaut ko labāku. Braucienu pušķotos ratos. Gulbju ratos vai saules ratos. Sapušķosim ratus, sasēdināsim tur bērnus un lai brauc pa parku. Tā ir ļoti laba doma, bet mums vajag kaut ko vairāk. Mēs saicināsim nevis tikai milgrāviešu, bet lai nāk visa Rīga šurp. Lai skan pāri Daugavai. Kuģītis. Mums vajadzīgs kuģītis, pušķots kuģītis un pūtēju orķestrs, lai kuģītis ved rīdziniekus uz mūsu dārzu. Jums vienkārši nav robežu. Un jums ir? Bērnu svētki Ziemeļblāzmā Vecmilgrāvī ir sākušies.
Vēsturiski šie bērnu svētki ir veidojušies tā, kad savācās Vecmilgrāvi iedzīvotāji, kas kopā ar saviem bērniem, vieni vecāki ar otriem un organizēja svētkus visiem vecmilgrāviešiem. Mēs taisām, lai mums būtu labi, lai mūsu bērniem būtu labi, lai mūsu mazbērniem būtu labi. В этот год мне вот удалось, предложили, и вот я участвовала в создании этого стенда. Стенд посвящен кино, старому латвийскому кино. Было интересно, вот манекен, сейчас это так красиво выглядит, а утром это были голые манекены, ничего не было, и было интересно одевать, прикреплять, и чтобы они не крутились, чтобы они смотрели как надо на нас. Вот, ну, сейчас выглядит очень красиво, интересно, и в процессе работы я сама даже некоторые вещи узнала для себя и вспомнила, потому что фильмов, ну, не так много смотрела, и тоже помогло мне в своем развитии в каком-то. Так что интересно. Можно родителей приобщать обязательно. Šajā pasākumā es palīdzu saviem dejotājiem koriģēt. Es esmu koriģētājs. Tāpēc nokoriģēju savus dejotājus vietās, laikā un vietā jābūt vienmēr gataviem. Bērni man ir mākslinieki, viņi dejo un jāapmeklē šis pasākums gan uzstājoties. Protams, liels prieks ir pēc tam piedalīties katrā no namiņiem, izpildot uzdevumus. Kas tas ir? Nepaklausība vai spītība? Pie Jāņuguns apakšā redzēja kādus 10, 12 stipri piedzērušos jauniekļus. Nepieklājīgi uzvedās. Kad es viņus tā stiprāki acies paturēju, tad drusku aprimās. Tāpat tur viens bija 50 gadu vecs, nu tā piepļempājies, ka nap varēja parāpot. Un tas nāk no ģimenes. Jūs domājat? Es bērndārzā esmu novērojis, ka bērni savās rotaļās ataino mājas piedzīvojumus. Iedomājieties, viņi no lielajiem klučiem būvē galdus, krēslus, un mazie kluči viņiem ir glāzes un pudeles. Un visi viņi dzer, un visi viņi sauc priekā. Un ko lai es daru? Kā to labot? Jo skaidrs, ka pārmest bērniem, tas ir gluži lieki. Ja viņu mīļie, tuvie cilvēki to dara, tad tas, lai būtu slikti?
Te ir jārīkojas kaut kā citādi. Jūsu ģimenē jau tā nebija? Man bija ļoti laba ģimene. Tēvs, māte. Abi mani mīlēja. Man gan mīlēja tikai māte. Tēvs man nevarēja neieredzēt, bet pie tam bija vainīgs alkohols. Tāpēc es ar to tā no bērnības ienīstu. Mazākais, ko mēs varam darīt, ir paturēt bērnus bērndārzā, kad sākas ģimenēs šādi strīdi. Viņiem jārāda cita dzīve. Viņiem jāparāda, ka var savādāk. Es pats nevienu dienu neesmu gājis skolā, bet es zinu, kas ir izglītība. Tāpēc arī jaunā skola ir celta, lai bērni tajā redzētu to, pēc kā es visu mūžu esmu dzinies. Jā, savā jau diezgan garajā dzīvē es esmu nācis pie stingras pārliecības, ka dzeršana nomāca attīstību vēl smagāki par jebkādiem baronu spaidiem. Ar tādiem strādniekiem grūti pili uzbūvēt. No Rinkjona kundze, kā jums patīk mūsu jaunais nams? Vai nav skaists? Es esmu sajūsmināta. Dombrovska kungs, jūs esat lielisks. Es
Priecājos, tiešām no sirds. Un atklāšana bija brīnišķīga. Un tik daudz dejojusi, es neesmu nekad. Nu, kā jums Vītolkunga kantāte? Jā, cienīgs, skaistās pils slavinājums. Es atzīšos, to klausoties, man pat acīs sariesās asaras. Es jūtos pagodināts. Tāda slavas dziesma. Man patīk, ka nams ir balts. Atpirku vēl zemes ap jauno pili. Stādīsim jaunu dārzu. Vēl lielāku. Lai pils gaismai būtu, kur starot. Mums vajadzīgs liels, skaists dārs. Jums? Mums. Mums. Kad ar pietiekami nepietiek, un sapņi sāk traucēt miegu, bēgot vieglāk nepaliek. Apstājies, apstājies, oh. Kad ar pietiekami nepietiek, un sapņi sāk traucēt miegu, bēgot vieglāk nepaliek. Apstājies, apstājies, oh. Dombrovska kungs, kas noticis? Satraucošas ziņas? Nē, man dēls uzņēmās glābt manas violas no kara. Sakrāvām 2 pajūgus pilnus. Bija sarunāts, ka paslēps pie maniem draugiem Plaskavā. Augustam, kas noticis? Nē, viņš raksta, ka esot nomaldījies, ka manas paziņas tā arī nav atradis. Tur tie ceļi tik dubļaini un kaut kur ir iestidzis un viens zirgs viņam nosprādis. Jā, tās vioļu kravas ļoti smagas, un tā jau liekas, ka viena viola neko nesver, bet zināt, cik tās tur bija. Tagad esot devies uz Pēterpili. Violas jau pats mīļākais, kas man ir. Dombrovska kungs, neuztraucieties, Pēterpilī ar viņām viss būs kārtībā. Mums pašiem arī jābēg. Vācieši jau Rīgā. Vai tad jūs mani uzaicināt? Varbūt jūs vēlaties? Protams, ka es vēlos. Tad krāmējiet mans. Dod pakstiem roku. Jā, no, super. Un dod pakstiem roku. No, super. Vai ne? Paši sanāca. Nu, kas vēl? Mēs arī gribam pamēģināt. Kas tas par instrumentu? Kas tas ir par instrumentu? Trombons. Jā? Ir trombons, nu? Kas tas ir? Nav paģi. Jā, ir trombons. Jā, pagaid. Tā, uztaisi motociklu. Tikai purkšķīgi. Jā. Uz kādu, nezinu, kā. Да, читай, да ешь. Ну, пристань к мотоциклу. Нет, получше. Иду. Ну? Нет, иду. Вот, такая мотоцикл. Вышли. Dombrovska kungs, es nevaru sasaukt baronu tēvu. Viņš ir kaut kur aizgājis pārāk tālu. Bet jums ir jābrauc uz turieni. Mūsu valsts dibināšanas brīdī jums ir jābūt klāt. Man nav tik launa drēbe. Ai, ko jūs? Jums ir vislabākās drēbes. Un jums ir jābūt tieši tur. Nāciet. Vareni.
Nu, es esmu piedzīvojis visu. Dievs svētī Latviju, tagad ir mūsu himna. 3 reizes nodziedājām. Mēs arī bērndārzā izkārām Latvijas karogu. To ir grūti aptvert, ka mums tagad ir pašiem savu valsts. Rinks Jaunkunds, ko jūs teiksiet bērniem? Tagad viss ir mūsu, bet darba būs daudz. Strādāt tik, tad alga būs. Nu, redziet, ir taču labi, ka es jūs pierunāju braukt uz Rīgu. Rinks Jaunkunds. Vai zināt, jūs pie tautas esat izpelnījusies lielu slavu par to, ka esat tāds brīnumliels ratums, bet, laikam, tā lielākā slimība jums tomēr ir zvaigžņu slimība. Dabūt visus zem savas tupeles. Jūs to par mani? Dombrovska kungs, jūs atļauties par daudz. Nav par daudz. Es ticu, ka jūs ar savu labo darbu vēl slavenāk iesiet uz priekšu. Kādā veidā viņi vēl gribēja, ka tā būtu tā arī domā, ka ir tā plākne, un tam ir arī sapratē. Tas ir viens no pēdējiem procesiem, kur nu var nolaust kādu stūrīt un piebeigt visu darbu, tad, kad jau viola praktiski it kā būtu gatava jau savā kārtībā. Nu tad beidzot. Dēls mans mīlulis atvedis mājās. Pārcietušas visas revolūcijas briesmas.
Rinkjaunkons. Vai kaut kur zaļajā skolā kādā palīgtelpā atradīsies vieta arī manām mīlulītēm? Protams, Dombrovska kungs. Es esmu sarūpējusi vairākas istabas 2. stāvā. Pietiks vietas arī jums pašam. Jūs varat nākt kaut vai šodien. Jā. Kad es 75. gadā sāku mācīties spēlēt violi, naudas trūkuma dēļ, nevarēju dabūt labu violi, tad es nolēmu mēģināt pats tādu uztaisīt. Par violes dibenu koku var ņemt mūsu pašu kļavu. Pēc izskata ārzemju kļavas ir ļoti raibas, bet visi šie raibumi brīžiem ir vienveidīgi šabloniski, un kad tādu instrumentu ir daudz kopā, pat apnīk uz tiem skatīties, turpretim mūsu kļava ir ar tādiem skaistu, taisnu šķiedru, tādu varētu teikt kristālisku. Un cik patīkam redzēt tādus instrumentus, kuriem aplociņi veidoti tieši no tāda koka. Un turklāt tas ir mūsu pašu dzimtenes koks. Jā, bet starp mūsu kļavām var atrast arī raibas. Man pašam vairākām violēm ir tādi unikumi dibeni. Dombrovska. Violē numurs 100, piemēram, ir liels zars dibeni kreisajā pusē, un tāpēc es arī dibeni taisīju biezāk, apmēram 8 mm. Viens krievs šo violu nosauc par koketku, un tas vārds viņai tā arī palika. Var teikt, ka cilvēkiem šīs violas ļoti patīk, īpaši šī. Viens mūziķis tenī violē pat iemīlējās, gan skaņas, gan arī izskata ziņā. Un pie šīs violas es arī atradu, ka dibens vidū 8 mm, tas nav par biezu, jo tad skaņa plūst līdzeni, ūdenim līdzīgi. Rotenbergā Trakonamā būvēja jaunu māju, un tur bija vairākas kļavas, kuras vajadzēja nocirst, un es vioļu dibeniem derīgos celmus atpirku no tās iestādes pārvaldnieka. Dombrovska kungs. Jā, un man pat vairākām violēm aplociņu dibeni ir darināti no paegļu koka, un to es atradu Somijā, kad es tur dzīvoju 906. gadā kopā ar Šķilteri un Rozentālu. Dombrovska kungs. Kaucošās skaņas, jiem tā saucamais grimmers, visvairāk atkarājas no baļķa garuma. Un es pārliecinājos, ka vislabākais baļķa garums ir kaut kur 21, 22 centimetri, bet biezums 6,5–7 mm. Un augstumam jābūt kaut kur 8–9 mm. Tas ir domāts vidū pretī balstiņām. August. Jā. Es vēlējos jūs uzaicināt šovakar uz bērnu dārzu, pie bērniem. Kad? Šovakar. Šovakar. Viņi jūs gaidīs. Iedodiet, Jankundze, es nevaru. Man dēls atbrauc. Izmēģināt mans violas Rīgā. Protams. Piedodiet. Kur jūs esat? Spēlēsim spēles! Kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, marš! Kripata, krapata, kripata, krapata, marš! Kripata, marš! Kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, mājās marš! Rinkjaunkons. Jā, Dombrovska kungs. Man jums jāatklāj kāds noslēpums.
Noslēpums? Kāds? Es to glabāju gandrīz 20 gadus. 20 gadus? Tik ilgi? Nu, es gribu to atklāt, es gribu atzīties. Atzīties? Kādā grēkā? Kas to zina? Varbūt tas arī ir grēks. Es pirms laba laika, pirms daudziem gadiem iestādīju mūsu vārdus. Kā tas ir iestādījāt mūsu vārdus? Es iestādīju dārzā. Mūsu vārdus iestādīju mūsu dārzā. Tas ir... Es Ziemeļblāzmas dārzā iestādīju kokus tā, lai tie veidotu mūsu vārdu pirmos burtus. Kad jūs to izdarījāt? 10. gadā, kad sākām būvēt. Sākām būvēt jau no Ziemeļblāzma, jau toreiz jūs man ļoti patikāt, un es biju jums pateicīgs, un tādēļ vēlējos saglabāt mūsu draudzību. Koki. Jā, ozoli un liepas. Jūsu vārdam liepas. Kurā vietā dārzā? Atradīsiet. Es meklēšu.
Mīlestības spēku lūdzam, Tev varenākais pasaulē. Dod, ka ar vienu mēs redzam, ka gaisma spīd šai pajumtē. Gaisma spīd ar vienu šai pajumtē ik katru dienu. Rakot arī gatavi, ja? Rīt, kam vajag rīt, jau var tagad. Rīt, jau būs par vienu dienu mazāk. Rīt, mūs varēs vakardiena vajāt. Rīt, ja! Ko tu redzi aizvērot acis? Neviens tev to nedos, ja nu vienīgi pats. Ko tu redzi aizvērot acis? Neviens tev to nedos, ja nu vienīgi pats. Nu kā ir vēl spēka? Ok, gatavojamies. Mēs daram trakas lietas, trakas būs atmiņas. Mēs daram trakas lietas, trakas būs atmiņas. No savu tēvu un mātes es it nekā vairāk neesmu mantojis kā vien sevi pašu. Visa manta, par ko es šī testamentā lemju, ir manis paša iegūta, pelnot pašu rokām un pieliekot visus spēkus bez mazākās taupīšanas. Darbs pārspēja visu, ir manā dziļākā atziņa. Bezalkohola biedrības Ziemeļblāzma lietošanā ir no manis nodots nams ar inventāru, parku un citiem piedarumiem, no manis arī celta ēka proģimnāzijai un rakstnieku nams, saukts burtnieku nams. Uz tiem maniem mantiniekiem nav it nekādu tiesību. Tos es nododu savai mīļai Latviju tautai. Bet no visas citas mantas, kas man nāves brīdī piederēs, 5% es novēlu savai sabiedriskā darba biedrei Martai Rink. Frīdiņ, klausieties mani tagad uzmanīgi, kā pie Mireja gultas. Es jūtu, ka mēs vairs nesatiksimies. Man ir grūti izteikt savas jūtas, bet šoreiz man tas ir jāpasaka. Paldies, ka bijāt man meitas vietā. Es nedomāju, ka kāda māte varētu būt laimīgāka par savu īsto bērnu, kā es par jums. Visu, kas manī bijis labs, es varētu atdot jums.
Jūs mani sapratāt kā neviens. Un tagad lūgums. Neatstājiet mazos bērnus. Aizstāviet viņus, jo jūs viņus saprotat vislabāk.